Kapteinis Dīdzis Ševels bruņotajos spēkos ir kopš 1992. gada. Nespraukšās munīcijas neutralizētājs viņš ir kādus 10 gadus. Pieredze un notikumi ir bijuši daudz, arī dalības starptautiskajās operācijās. Un, kad pajautāju, kuru notikumu viņš gribētu izcelt, tāda atbilde bija stāsts par Afganistānu. Bija vairākas operācijas tajā dienā, un mums patrāpījās bomblets, kas atradās netālu no Dagvielas uzpildes stācijas. Kā jūs teicāt, tas ir priekšē? Bomblets. Kas tas ir? Tas ir angliski submunition, ko no lidmašīnas bumbām viņa bumba izmet ārā, un tad no bumba izskais vairākus tur tūkstošus ārā. Aha. Un kas tur bija ar to? Un vietējā policija bija atradusi turpat pie netālu no apmēram 1,20 m no Dagvielas uzpildes stacijas, un paziņoja uz šo uzdevumu, aizbraucām kopā ar... Tas nebija uzsprādzis, viņš bija... Nē, viņš bija vienkārši izmests un palicis, neizsprādzis. Un pat viņš sadalās divās daļās, bija pat vesels, nebija pat sadalījies. Nu, un ir dažādas lietas, ko var transportēt, ko nevar transportēt, un pieņemam lēmumu, ka netransportēsim, kad neutralizēsim turpat uz vietu kaut gan. Un netransportēsiet tāpēc, ka... Bīstams transportēšanā, jā, un pakļaut savus karavīrus un vēl apkārtējos tos, kas ir apkārt. Nu, priekš kam tas vajadzīgs, liekas risks. Un izlēmām turpat spridzināt uz vietu. Apvidus bija labvēlīgs tādā ziņā, ka bija grāns ieguvs un bija dziļas bedres un pilns ar ūdeni. Un tad arī izmantojām vienu no šīm bedrēm ar ūdeni, lai uzspridzinātu šo bombletu. Bet, es saprotu, ka tas tā izklausās grāns bedres, bet īstenībā jau tā nav tā, tad tomēr tā ir apdzīvot vieta, kur tas... Jā, tā ir apdzīvot vieta, turpat blakus Dagvielas uzpildes stacija un dzīvojamās ēkas. Nu, kaut kāds risks arī jāuzņemās šeit tad un jādara tā.